Sociālo un darba lietu komisija šai sesijā ir sagatavojusi vairākus ļoti nopietnus likuma projektus, un tie ir izskatīti otrajā lasījumā. Tas ir grozījumi darba likumā. Tas ir jautājums par narkotiskajām psihotropajām vielām. Tie ir jautājumi, kas tūlīt tiek skatīti otrajā lasījumā grozījumos ārstniecības likumā. Tās arī ļoti nopietnās problēmas un regulējums seksuālās un reproduktīvās veselības likumā. Un visiem iepriekš manis minētajiem likuma projektiem priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir noteikts augusta mēnesī. Tas nozīmē, ka Sociālo un darba lietu komisijā darbosies un strādās vairākas darba grupas vasaras periodā, lai septembra pirmajās nedēļās šos likuma projektus varētu izskatīt un virzīt izskatīšanai trešajā lasījumā. Bez tam mūs ir uzrunājuši un jau tagad ir uzsākts darbs darba grupās jautājumos par robežsargiem, kas arī ir ļoti būtiski, jo tur ir novērotas tādas neprecizitātes vai arī tādas pretstāvēšanas robežsargiem par iepriekšējo periodu, atkarībā no tā, kuras ministrijas pakļautībā viņi ir bijuši, jo pakļautības ir mainījušās. Un vēl barikāžu dalībnieki ļoti nopietni ir uzrunājuši komisiju. Viņi paši ir uzrakstījuši likuma projektu, kuru mēs esam komisijas sēdē izskatījuši, bet vai tieši tā būs, vai arī kā citādi, vai viņa labās domas tiks izstrādātas citos likuma projektos, pašreiz viņi pulcējas paši kopā, mēs kā komisija arī iesaistāmies, un ir vēl vairākas lietas, kas jānoskaidro gan ar justīcijas speciālistiem, gan ar vēsturniekiem. Teiksim tā, darba vasaras periodā būs pietiekami daudz. Mēs organizēsim arī komisiju sēdes par neatliekamiem jautājumiem, un ja kādā no vasaras ārkārtas plenārsēdēm komisijā tiks iesniegti kādi likumprojekti, tad tos mēs arī centīsimies izskatīt. Un vēl viena lieta, kur mēs tikko piesaistījām korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju krāpdarbiniekus, tas ir jautājums par brīvprātīgo darbu, par brīvprātīgā darba likumu, jo mēs ļoti precīzi gribam nodefinēt, kā tas ir, kad brīvprātīgie piedalās partiju darbā vai aktivitātēs un reliģisko organizāciju darbībā. Tātad arī šāda darba grupa mūsu vasarā strādās.